Par jaunavām. Kādas tad ir jaunavas? Jaunavas ir labsirdīgas, izpalīdzīgas, ar labu gaumi, ar labām manierēm, pārzina par etiķeti, noslēpmainas, patīk sevi neatklāt līdz galam citiem cilvēkiem. Par jaunavu nekad nevar spriest pēc viņas sejas izteiksmes, jo sejas izteiksme var būt ļoti nopietna, ļoti neitrāla vai pat tāda skarba, bet tajā pašā laikā jaunava iekšē varbūt ir ļoti priecīga. Pašpietiekama, neskrien citiem pakaļ, var arī būt pat lepna. Jaunava ir augsti standarti, jaunava ir aprēķinoša, kritiska, tādā mīnus izpausmē jaunava ir nežēlīga, atriebīga, despotiska, spēj būt arī ļoti cietsirdīga, manipulatīva, mankārīga, skopa, prot ļoti labi melot. Jaunava arī var būt ļoti labs zaglis, profesionāls zaglis. Jaunavām vispār labi padodas tā kā apšmaukt. Jā, piemēram, jaunava var noteikti strādāt arī kazino, kur vajag kaut kā viltīgi visu izdarīt tā, lai neviens nepamana. Ļoti labi viņai visas tās lietas padodās. Jaunava ir gan labs izmeklētājs, labs detektīvs, gan arī labs noziedznieks, tāpēc, kad aiz sevis neatstāja nekādas ēdas. Ļoti labs snaipers jaunava ir. Visur, kur vajag precizitāti, tādu punktualitāti, atbildību, un kur ir jāpaveic kārtīgi un tīri savus darbus. Jaunava arī ir saimnieciska, atbildīga, ģimeniska, kārtīga, punktuāla. Tie ir parasti cilvēki, kuriem ir zelta rokas, viņiem noteikti kaut kādā jomā kaut kas padodas ar rokām darīt. Tā var būt gan ēst gatavošana, gan kaut kādi saimniecības darbi, bet jaunavai ar rokām vispār labi padodas strādāt, darīt visādas lietas. Labi amatnieki, labi juvelieri. Jā, tātad viss, kas ar rokām. Bet, protams, katrai jaunavai tas var būt kaut kas cits. Tāpat jaunava ir mērķiecīga, viņa arī plāno savus mērķus, ir nobažījusies par savu mērķu sasniegšanu. Tāpat jaunavai piemīt sacensību gars, jaunavas var būt ļoti labi sportisti, tāpēc, kad ir laba ritma izjūta, jaunavas labi izjūta savu ķermeni un visos sporta veidos, kur vajag būt atletiskam, kur ir svarīga kaut kāda stāja vai ritma izjūta, tur jaunavas ir spēcīgs tajos sporta veidos, tā skaitā arī akrobātikā. Jaunavai ir spēcīgs prāts, atmiņa, analizēšanas spējas, jaunava pamana detaļas, sīkumus, jaunavas ir ļoti labi komiķi, tieši tie komiķi, kuriem ir tās nopietnās sejas izteiksmes, bet viņi tajā pašā laikā, protams, joko. Spēcīga humora izjūta, sevišķi melnais humors, jaunavas joki var būt ļoti sarkastiski, dzēlīgi un tajā pašā laikā ļoti smieklīgi. Tāpat arī jaunavai piemīt tādas vientuļnieka iezīmes. Jaunavai patīk ik pa laikam pazust no cilvēkiem, noslēgties, būt vienatnē un padzīvoties vienai pašai.